Nu, ko sveiki, draugi! 25. gads ir klāt, visus apsveic, laimīgi jauno gadu un tālāk. Sākās mums garš, interesants maratons. Numeroloģiski šis 2025 gads ir 9, tā kā būs ļoti daudz kā interesanti agresīva planēta Mars, tāpēc redziet, viss ir sarkanā krāsā žurnāls The Economist un ko. Sāksim ar pirmo realizēto, prognozi, kas bija redzēt augšā, tur ir mašīnīte. Un tagad mēs skatāmies pirmais mēnesis tieši pa vidu, kas nozīmē, ka pirmajam notikumam vajadzēja būt janvārī un būs nākamā gada decembrī. Un ko mēs redzējām? Amerikā viens cilvēks iebrauc iekšā cilvēkos un uzsprāga Elona Muska, Cybertruck. Šeit mēs redzam augšā pašā Elons Musks tvīto, kā pie Trump Tower ir uzspridzināts Cybertruck. Te, kur ir, kas tik tur nav bijis iekšā. Pilns ar visādām lietām, degošām lietām un tā tālāk uzsprāga. Kā arī Elons Musks vēlāk teica, viņiem nevisai labi sanāca. Šeit arī pašs Elons Musks saka worst vehicle priekš spridzināšanas. Tā kā, ja gribat spridzināt kādu automašīnu kaut kur, tad Cybertrucks tikai izskatās, ka ir, kā teikt, viena no sliktākajām izvēlēm. Rekur arī Elons Musks uzdod interesantos jautājumus. Kā tas sanāk tā, kad šeit cilvēks, kurš iebrauca pūlī ar automašīnu Orleānā un uzspridzināja rekur vēl viens, tas pats tālākais. Viņš ir, kur bijis? Viņš ir dienējis dažādās vietās, arī Ukrainā. Viņam ir ieraksts par to, ka viņš ir pelnījis $550 dienā. Un interesantākais ir tas, ka viņi visi ir bijuši kopā Fort Bragg. Tā kā, interesanti jautājumi. Šeit jau žurnālisti ir atraduši visus līdzīgos kopsaucējus. Un izskatās, ka Elons Musks ir sapratis ziņu, ko viņam deva, kad uzspridzināja viņa automašīnu blakus Trump Towerim. Un atceraties žurnāla The Economist šito dāmu. Jenny. Viņa ir tepatās. Un tas ir tieši starp martu un aprīli. Un principā pamatsimbols ir Londona, jeb Anglija. Saucās Viktoriskā ēra no Londonas. Un izskatās, ka Trumps ir kopā ar Elonu Musku saņēmuši ziņu no Londonas. Un Elons Musks vistiešākajā mērā pēdējās 2 dienas bliež pa Londonu. Pirmām kārtām stipri rekomendē karalim atlaist esošo parlamentu un izsludināt ārkārtas vēlēšanas. Lai viņam to būtu vieglāk izdarīt, Elons Musks dalās ar ziņu no Tommy Robinson, kurš ceļ ārā vesela rindu skandāls, kas saucās gang raping, jeb masveida izvarošanas Anglijā un kā to piesedz esošā valdība. Tas, ka masveida izvarošanas ir no vienas noteiktas reliģiskas grupas, tā ir, kur tieši es to nevaru nosaukt, tāpēc, ka tas būs pretrunā ar TikTok nosaukumiem, bet es domāju, cilvēkiem jums pašiem būs skaidrs ieiet iekšā, apskatāmies, par ko runā Tommy Robinson, un jums būs daudz. Šeit ir vēl tieši mājiens Anglijai, kad rekur ir Elons Musks dalās par to, kad Britiem ir ļoti liels problēmas ar saucās child sex offenses. Tur ir spēcīgi argumenti ar pietiekami daudz pierādījumiem. Šeit ir vēl cilvēki atcerās par Starmer, kad viņš bija advokāta prakse, ko viņš stāsta, ka ne visi cilvēki, kas veikuši seksa noziegumus pret bērniem, ir jāliek cietumā. Elons Musks uzreiz atrada ļoti interesantu video par Angliju, kur 7-gadīga meitene kopā ar 13-14-gadīgu meiteni tika atrastas kopā ar 7 pakistāņu vīriešiem. Meitenes bija piedzirdītas. Un paradoxālais šajā video ir tāds, video stāstā, ko stāsta izmeklētājs, ir tas, ka policisti arestēja 14-gadīgo meiteni, bet neuzdeva jautājumus, ko šie 7 pakistānieši dara kopā ar jauno meiteni, un tie policisti esot atstājuši to 7-gadīgo piedzērušo meiteni ar pakistāniešiem. Tā kā skandāls ir, aug.
Un, ja mēs redzam un atceramies, kurā vietā atrodas Anglija, kā es arī teicu, Anglija atrodas posmā, kas būs kritienā. Nu ko, ja man būtu jāliek likmes, es liktu uz Elon Musk. Un to, ka nākamais gads Londonai būs ļoti, ļoti sarežģīts. Nu ko, skandāls tikai iet uz augšu. Visiem, kam patika informācija, liekat laikus, dalieties, tāpēc, ka šo informāciju, principā, Latvijā jūs nedzirdēsiet. Ja jūs sakosiet līdz man, astrologam, kurš rāda, kā pamazām saucās mēnesi pēc mēnesis piepildās žurnāla The Economist prognozes, kas ir balstīts uz astroloģiju. Nu ko, cerams, ka jums patika, dalieties ar draugiem un līdz nākamajai reizei. Un, ja jūs gribat uzzināt, kas jums horoskopā nākamajā pārmaiņu gadā, tad sūtiet pieteikumu uz yoga astroloģija.com un tiekamies konsultācijā.